Visi slikti.lv, jeb visi pilnīgākajā dirsā, dāmas un kungi, šīs te frāzītes mēs lietojam situācijā, kad velns par rāvs tu esi nolidojis vairāk kā 11 stundas ar 2 lidmašīnām. Tu esi šķērsojis suka Atlantijas okeānu, jā, lai aizbrauktu ciemos pie sev tuva cilvēciņa. Ne tu normāli ēdsies, ne tu normāli dzērsies, jā, ne tu padirs normālais. Tev stress ir bijis visu laiku, jo tu nezini, kā tur būs, jā, tomēr tā ir cita valsts, tā ir tāla zeme, jā. Tev stresiņš ir bijis, var sakot, tu tagad esi nolaidies, jā, Amerikā, Čikāgas lidostā, var sakot, tev pēdējais lidojums ir palicis no viena štata uz otru štatu, vairāk pa stundiņu jālido apmēram. Karoči, tu tagad hujāri uz to 3. lidmašīnu, tev priekšā imigrācijas kontrola, karoči, tur vēl 2 stundas nostāv rindā. Tagad, jā, nu, poliči jautā, ar kādu mērķi tad es ieradies Amerikas Savienoties valstīs, jā. Tu tagad no vistīrākās sirdsapziņas, jā, bez nekādiem ļauniem nodomiem, jā, tu parādi pasi, jā, nedēļu vecu pasi, jā, svaigi, karoči, tu parādi ieceļošanas atļauju, ko tu esi aizpildījis, var sakot, un tu esi samaksājis nodevu, var sakot, tu esi tiesīgs atrasties Amerikas Savienoties valstīs. To visu, jā, tu parādi, pastāsti, tagad, nu, poliči apspriežās, viņi saka, zini, kas ir draudziņi, bļaļ, mēs tev valstī nelaižam, bļaļ, Tu zini, kā uz to pirmo brīdi tu nodomā, ka viņam kaut kāds 1. aprīlis valstī ir, jā, bļaļ, tu vēl jautājums, te 1. aprīlis, bļaļ, labs joks, zini, ka paņirds vēl parāda zobus. Karoči, jā, viņi tagad tādām lielām acīm skatās, viņi saka, mēs tev turam aizdomās par to, ka tu te nelegāli ieradies strādāt, bļaļ, jā, tu esi nelegāls imigrants, bļaļ, suka, paliec aiz borti, jā, mēs tev nelaižam iekšā. Karoči, tev sākas histērijā, tu sāc bimbāt reāli, bļaļ, tu esi viens pats, jā, es konkrēti tagad runāju ne pa sevi, jā, dāmas un kungi, jā, ja jūs domājat, ka tas ar mani noticis, paldies Dievam, ne, burtiski 3 dienas apakaļā tas notika ar ļoti man labi pazīstamu cilvēku, tā ir meitene, jā, es nesaukšu vārdā, es nesaukšu uzvārdā, jā, tas nebūs korekti, bet tā ir dzīves patiesība, kas tiešām notika. Meitene aizbrauc paciemoties uz Ameriku, jā, viņa jau tur bija agrāk bijusi, bet tad viņa bija nepilngadīga un tad tur bija dokumenti mazliet savādāk, bet uz doto brīdi, jā, ir tāda bezvīzu programma, kā ESTA, elektroniskā ieceļošanas atļauja, kur tu vari aizpildīt internetā, online. Vai sakot, tu samaksā nodevu, jā, un līdz 90 dienām, līdz 3 mēnešiem tu esi tiesīgs, bļaļ, uzturēties Amerikā. Bet par cik, jā, tagad pie vārs ir Donalds Trumps, jā, tad, un par cik arī tagad, nu, viņi tur cīnās ar to imigrāciju, tad, bļaļ, arī tu baltais cilvēks ar Eiropas Savienības pasi uz jebkādu aizdomu pamatu, tu paliec vienkārši aiz borta, jā, nu, ne tāpēc, ka tu esi kaut kāds tur čigāns, vietējais eģiks vai dzintars no rajona, tu reāli esi balts cilvēks, tu bez nekādiem ļauniem nodomiem, tiešām tev iedod numuru vēl, lai poliči piezvan otrajā galā, tiešām, ka sagaidīs, jā, paziņa, tur viss ir, kur dzīvot ir, naudas ir, viss ir kārtībā, nu, nekāds strādāt, tu nebrauc, jā. Karoči, tev nelaiž iekšā, jā, nu, tā uz doto brīdi ir Amerikā, es nezinu, varbūt kādam citam ir paveicies, jā, varbūt kādam ir pietiekams čungurs ar žūksni bijis kabatā, jā, tad viņi ielaidīs iekšā. Zin kā, ja tu brauc turismu ietvaros, tur patērēt savu naudiņu, jā, you welcome, jā, brauc tērē savu naudiņu. Bet otrais, pa ko es gribu pateikt, jā, attieksme pret meiteni, nu, manos gados, jā, nu, pa sievieti es nesaukšu, jā, nu, sievieti, pēc man skatījumi sākās no 30, jā, līdz 30 gadiem meiteni, jā. Respektīvi, tev iemet, jā, kaut kādā būcenī, var sakot, uz kaut kādu madracīšu tev liek gulēt, zin kā, ēst tev nedod, bļaļ. Nu, it kā viņi pateica, tu gribi ēst, spied to podziņā, mēs tev atnesīsim, nihu, jā, bļaļ, visu dienu tu to pogu var spiest, jā, zin kā, gribi padirst aiziet, ka tur spainis, jā, stūri ir, tikai neaizmirst, ka mēs tev filmējam no augšu, zin kā. Tu esi histērijā, jā, tev, karoči, izrauj kurpšņors no kedām ārā, tev auskarus izrauj no ausīm ārā. Karoči, tev tur tā kā tāda noziedzinieka kambarī iekšā, jā, tev telefonu atņem. Karoči, tev neļauj sazināties nevienu, un tu esi vienkārši tādā neziņā. Tas notika meiteni, iedomājieties, labi, tur vīriešu kārtas pārstāvim savādāk, viņam pofīgi, jā, bet, nu, meiteni vien pati, jā, viņa aizsargāt, viņa bezspēcīgi, var sakot, viņai nav nekādas izvēles iespējas dots. Kas šitā pa hērņi ir, es nesaprotu, jā, nu, kur šitā te Amerikas Savienotās valsts, nu, tas ir līmenis. Pēc kaut kādām 5 stundām izlaiž no tā tumšā kambarā ārā,
Viens policists priekšā, otrs mens pakaļā. Mēs tev, dārgā, pavadām uz lidmašīnu, bļaļ. Karoči, tu tiec deportēt uz Latviju apakaļ. Hei, tu dirst. Karoči, pasādot kapteinim, jā, tu lidos sākumā uz Vāciju, tur tu 10 stundas gaidīs transferu. Viņiem jau pofīgi, cik tu ilgi gaidi, jā, un pēc tam tu brauks uz Latviju apakaļ. Nebūs tev nekāda Amerika, jā, nestrādās tu šeit nelegāli. Nu, tev, protams, ir histērija, tevi what the fuck, jā, tu visu ceļu bimbā, jā, cilvēki jautā, kas tev kaišajā, katrs mēģina palīdzēt, kā viņš grib. Karoči, es nesaprotu, priekš kam ir izdomāta tā ESTA elektroniskā ieceļošanas atļauja, ja viņa tai galā amerikāņi pie dirsas mazas ragutiņas, jā, viņi netiek ņemt pa pilni, jā, tu var aiziet, es nezinu, sirsniņmājiņā, kukumājiņā, tur uz nagliņas uzkārt, tu pēc tam dirsu atslaucīt ar to papīru, viņš tajā galā netiek ņemts pa pilnu programmu, jā, ja nu vienīgi tev tāds žūksnis ar naudu nav līdzi, jā, ja tu var pierādīt, ka tu tiešām esi turists un tu brauc savu naudiņu tērēt uz Ameriku. Visādā citādā gadījumā, jā, tevi tur uzskata par nelegālu imigrantu. Dāmas un kungi, jā, meitene tiešām ir bezizējā, varbūt ir kaut kāda institūcija Latvijā, es nezinu tiešām, kur var vērsties tādā gadījumā, ka tu esi pazaudējis naudu pa biļetēm, jā, tu esi pazaudējis laiku, tev ir stress bijis, tev ir slikta attieksme bijusi pret tevi, varbūt tiešām var uzrakstīt kaut kur sūdzību un tikt pie kaut kāda morālā kompensācija, jā. Uz doto brīdi tiešām, jā, meitene gatavi ir Donaldam Trumpam, bļaļ, izgriezt olas, jā, un pārdot centrālu tirgu, jo turpmāko kaut kādu brīdi, jā, viņa uz Ameriku, nu, neplāno braukt, viņa tiešām ir bezizējā, viņai darbiņš arī tagad Latvijā nav, un viņa, nu, palikt ir kur, jā, bet, nu, ir tāds bezizējas, nu, stāvoklis, jā, nu, tiešām varbūt kādam ir līdzīga pieredze bijusi.